Karina, tu esi mūsu premjerministres parlamentārā sekretāra. Es tev uzvaicāšu dažus jautājumus par valsts budžetu un par valsts budžetu 2026. Bet pirms sākam jautājums, kurš jūsu ģimenē plāno budžetu? Mūsu ģimenē budžetu plānoja pārsvarā es, bet mums tā ļoti dabiski ir izveidojies, kurš par kurām lietām atbild. Tētis par bērnu sportiem, mamma par ēšanu, par to, lai būtu kurpes, zeķes, cepures. Tā mēs kopīgi, bet principā es vairāk esmu atbildīga par budžetu, jo nāk klāt, protams, arī visi ceļojumi, izklaides un viss pārējais. Aha. Jā, tā ir svarīga tāda pozīcija. Saki, cik budžetos, cik valsts budžetu izstrādes procesos tu esi līdzpiedalījusies un izstāsti man, kas ir viss sarežģītākais budžeta tapšanā? Budžeti man ir tagad jāsāk skaitīt laikam no paša sākuma, no 2010. gada. Tas man ir šogad 16. budžets, ja es pareizi rēķinu. Principā pie visiem budžetiem es esmu bijusi klāt un visu budžetu izstrādāšanā esmu piedalījusies. Un, budžets ir tāds ļoti sarežģīts process un principā pirmajā reizē, kad es gāju tam budžeta procesam cauri, man tas bija tāds absolūti jaunums, kā tas viss notiek un ka tas viss ir tik intensīvi. Un, ja tu jautā par tādu grūtāko lietu, kas ir budžeta veidošanā, tad principā grūti ir katru dienu sapucēties jaunās drēbēs uz budžeta komisijas sēdēm, jo tad, kad budžeta komisija sākās, tad tas ir tā no pirmdienas līdz piekdienai, no rīta līdz vakaram. Iespējams, ka arī 2 nedēļu garumā. Grūti ir saplānot bērnu pulciņus vakarā, bet, ja mēs tā nopietni runājam, tad, protams, budžets ir sarežģīts process no sākuma līdz beigām. Un pats grūtākais budžetā ir tad, kad valsts budžets ir salikts kopā. Viss no A līdz Z, aiznests uz Saeimu, neko nesāk traustīt. Jo tur ir savilkti, kā mēs sakam, kā Finanšu ministrijā teica, savilkti visi gali. Un, ja tur sāk kaut ko raustīt, tad budžets nesanāk. Tas ir droši vien visgrūtākais. Jā, bet katru gadu budžets skatās kaut kāds savādāks, pareizi? Protams, katru gadu ir pilnīgi cits process, un katru gadu ir savādākas sarunas, katru gadu ir citas prioritātes. Nomainās arī cilvēki, kas piedalās tajā budžeta veidošanā, un nekad nav no A līdz Z tas budžeta process vienāds, nekad. Kur mēs esam šobrīd attiecībā uz 26. gada budžeta plānošanu? Jo ir skaidrs nofiksēts tas, ka ir nofiksēts budžeta izstrādes darba kārtība plāns. Kur mēs esam šobrīd? Kas notiek tagad, jūlija beigās, augusta sākumā? Kā mums teica finanšu ministrs Ašarānena kungs, tad, kad tiek pieņemts valsts budžets, tad sākās process pie nākamā gada budžeta veidošanas. Tā kā faktiski tas ir tāds nepārtraukts cikls. Un tas ietver arī ļoti daudz tehniskus jautājumus. Visas tās prognozes, kas tiek nepārtraukti pārrēķinātas, stiprinātas, skatītas, mērītas, rēķinātas un viss pārējais. Un tad, protams, ir arī tās politiskās sarunas un politiskais process, kas ir budžetā. Tāpēc, ja tu jautā par tādu budžeta procesu, tas ir tāds no maziem gabaliņiem, viņš sastāv visu gadu un tiek visu gadu turpināts. Šobrīd gan mēs ieejam tajā intensīvajā budžeta veidošanas fāzē, un, ja liekas, ka relatīvi ir tāds miera periods, tad faktiski ministru kabinetam tas miers ir tāds nosacīts, jo šobrīd jau sāk iezīmēties, kas būs budžeta prioritātes nākošajam gadam, un jau sākās jau tāds nedaudz arī tāds vērtēšanas darbs, kā mēs varētu salikt budžetu, kā mēs varētu paskatīties uz to nedaudz savādāk, kā varētu salikt prioritātes, kas zem tām prioritātēm iet apakšā. Bet tāds nākamais posms, kad jau būs politiskās sarunas un faktiski arī jau kaut kas sākts uzlikt uz papīra, tas būs augusta vidus, augusta beigas, sākot no augusta vidus. Skaidrs, tad ir vēl nedaudz laika, kad var iestarpināt kaut kādu savu redzējumu. Ja mēs runājam par to, ko iekļaut budžeta tā saucamajās ailītēs, ja tev būtu tāda vara, ko tu papildinātu, ar kādu ailīti tu papildinātu valsts budžeta likumu? Es atbildēšu kā mamma. Man šķiet, ka ārkārtīgi svarīgi būtu viena tāda ailīte budžetā visiem bērniem.
Un tad mēs varētu salikt visu. Tad mēs varētu salikt gan veselību, gan pulciņus, gan grāmatas, visu pārējo, kas mums ir bērniem nepieciešams. Tad tā būtu tāda ļoti jauka ailīte, man šķiet, mūsu arī demogrāfijas kontekstā un tā. Jā, bet labā ziņa tāda, ka daudzās citās ailītēs mēs vienmēr esam strādājuši pie tā, lai viss bērniem būtu vienmēr budžetā, mēs sakot, lai maksimāli iespējamais bērniem būtu. Un noslēdzošais jautājums ir, vai naudā ir laime? Zini, kāds ir tas teiciens? Nevis naudā ir laime, bet tās daudzībā. Bet ja mēs tā nopietni, protams, naudā laime nav, bet nenoliedzam mums tā nauda ir nepieciešama, ja mēs gribam bērnus sūtīt skolā, nopirkt mašīnu, iekārtot dzīvokli. Mums nauda ir nepieciešama. Mēs jau arī strādājam dēļ tā, lai mēs kaut ko nopelnītu un iztērētu sev, saviem bērniem, ģimenei, priekam. Paldies, Karina, par šo sarunu, lai mums nākamā gada budžets un nākamie budžeti vienmēr sasniedz to, ko mums visvairāk vajag un kas stiprina mūsu izaugsmi.